Skrējiens apkārt Liepai ir vecākais Latvijā. Pirmo reizi viņš notika 1972. gadā un turpinājās līdz 1988. gadam. Sadarbībā ar Priekuļu novada pašvaldību, Liepas pagasta pārvaldi un Cēsu sporta skolu skrējiens apkārt Liepai ir atjaunots un var norisināties ik gadu, sniedzot iespēju katram, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem piedalīties sacensībās, pārbaudīt savus spēkus un izturību. Pirmo skrējienu organizējām 2006. gadā. Bija 36 dalībnieki. Un pagājušajā gadā jau bija 220 dalībnieki. Tā kā skrēja no visas Latvijas. Paldies visiem, kuri piedalās. Tā mēs šo skrējienu turpinām. Vēlos, lai jaunatne pēc iespējas vairāk iesaistītos sportā, jo, diemžēl, fizkultūras suns iet mazumā un jaunatne paliek mazāk aktīvi sportā, līdz ar to arī ir problēmas ar veselību un visām pārējām lietām. Es gribu, lai būtu vairāk veselīgas, spēcīgas jaunatnes. Sacensībās varēja piedalīties jebkurš interesents no visas Latvijas, izvēloties sev atbilstošo vecuma grupu, kā arī distances garumu. Šogad sportisti izvēlējās pievarēt 5,3 km, 9,2 km un paši mazākie skrējēji sacentās stadionā, noskrienot 400 metrus. Katram ir savs stimuls, kāpēc izvēlās skriet, kādam jauns izaicinājums, citam labs novērtējums no skolotāja. Tur skolotāja Boris man teica, lai es piedalos, viņš mani tā kā pavadināja. Teica, ka obligāti jāskrien. Vismaz semestrī vajag labu atzīmi dabūt, tāpēc praktiski. Bet, labi laika pavadīju. 9 kilometri. Bija viegli, trase viegla, bet saule un grūti tomēr. Bet ļoti patīk. Arī ir stimuls pašam skriet un censties. Tā kā turpmāk arī piedalīšos. Starp azartiskajiem sportistiem bija arī īstas draudzības piemērs. Skrējiena dalībnieces cīnījās kopā viena otru atbalstot visa posma garumā. Šajā skrējienā izskrējām pirmo reizi. Mums gāja ļoti labi. Bija reize, ka mēs gājām, bet mēs izturējām. Galvenais piedalīties. Kopā skrējām, draudzīgi skrējām, bet šī nav pirmā reize, kad skrien Liepā. Un tad jau es ceru, ka nākamgad atkal kopā draudzīgi skriesim visu ceļu. Balvas pasniedza kādreizējais skrējiena uzvarētājs 15 km distancē Māris Blūms, kurš šogad pildīja finiša tiesneša pienākumus. Balvās bija sarūpētas ne tikai medaļas un diplomi, bet arī īpašākas dāvanas. Sarūpēts ir dāvanu kartes skolu grupās.